Labrīt visām meitenēm, kas ir tagad, kas pievienosies. Katras iet savā rītiņā un savā dienā. Un tik ļoti, ļoti pateicīga bija tas posms, kad mēs gājām šīs skriejas un kad noskaņojāmies no rītiņa. Kā saka, iekustinājām visus, iedzīvinājām visu savu sistēmu, sakopojāmies un gājām dienā. Un man pašlaik viss tagad pietrūkst, un ja kādam vēl pietrūkst, jūs dodat ziņu, tad atkal uztaisīsim, lai audzētu savus muskuļus, savu spēku, un ietu uz priekšu, noņemtu ierobežojumus, un tā koncentrācija savā spēkā ceļā uz savu dvēselisko gara impulsu, uz esību zemē, uz mīlestības portālā esot, un arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Un es esmu izgājusi jau tādu ļoti lielu ceļa posmu, kur liekas viena dzīve ir beigusies, ir sākusies nākošā, un tagad nevar saprast, kas tagad notiek, ko mēs tagad darīsim. Un līdz ar to tas sakopojums, viss, kas notiek ar mums, ir šie te procesi, ir savi procesi, kuri jāiziet, lai atkal atspērtos un iet uz priekšu. Un es esmu ļoti pateicīga visai savai sistēmai un savam ceļam, ka es eju, jo dvēselē ir šī tik ļoti, ļoti alkas pēc brīvības, pēc sevis atgūšanas, pēc atgriezties savā spēkā, atpazīt sevi, jo mēs esam tik ļoti, ļoti sajaukušies ar citām sistēmām, kad mēs atdaloties, mēs tagad vērojam un iepazīstam sevi pa jaunam. Tiešām tā esmu es, un tas ir, kā saka, iedzīvinam šo te dvēseles vibrāciju, un kā saka, savākt sevi ne tikai no šīm programmām, kas ir uz zemes ierakstā. Mēs tā kā galaktiski visu sevi sakopojam šeit uz zemes, kur tā esmu es, un pateicībā, tagad arī zeme mums verās, cik ļoti, ļoti dabīgi, un viss zied, viss ir mums dod šo te pārpilnību, rekur, tik tāds skaistums, augi, jūs tāpatās daudz iet uz brauc uz sakrālām vietām, kristāli, viss dzīvais verās tik ļoti, ļoti jaudīgi, mums tik daudz jaudīgu gan koku, gan vietu ļoti daudz blakus. Un kad pirms pāris gadiem man vīziju rādīja atveseļošanās programmu, man parādīja, kāda ir paredzēta atveseļoties, kā notiek atveseļošanās, un es arī biju izgājusi tieši pieredzes, kur prasījās tāds, tu nevari saprast, vai medicīna, vai daba, un tu, kā saka, apjūk, un kad man parādīja šo vīziju, šo atveseļošanās programmu, man tad uz to brīdi nebija saprotams vispār, kā tas ir iespējams. Un es saprotu, ka tas tik ļoti skaisti un brīnišķīgi, bet tagad pēc pāris gadiem sāk viss realizēties un pamazām piepildīties un kļūst ļoti saprotamāks.
Un arī mēs paliekam ēteriskākas būtnes, plazmatiskākas, un tas ies ar vien vairāk un vairāk plašumā. Un, jā, un mēs tieši vīzijā kā saka, parādīja, kā mēs atveseļojamies caur zemi, caur šo ēterisko alķīmiju, dabisko alķīmiju un orgasmiski, sakrāli sajūtam zemi, miedarbojoties ar ziedu. Šī orgasmiskā labsajūta ienāk, ja, un viņa atveseļo visu zemes struktūru un arī mūs. Mēs atveseļojamies, ja, jo mēs jau sastāvam no zemes, kas kā matērijas, un atveseļojot sevi, mēs atveseļojās zeme, un arī otrādi. Un tieši rādīja bītītes, cik ļoti vajadzīga ir šī vibrācija smalkā, bitīšu lauka vibrācija, kad bites ar zumēšanu ievibrina. Tad es vēroju, es domāju, nu kā tas iespējams no zemes orgasmēt? Tad pāris gadiem tas tā nebija saprotams, kad tu no jebkuras savienojoties ar ziediem, ar augiem, nāk šī alķīmiskā, orgasmiskā sievietes sajūta atvērties sievietei dabiskumā. Dabiskumā, ēteriskumā, un kad atlaižās šīs te prāta programmas un ienāk ļaušanās dvēseliskajai alķīmijai, uz ko mēs virzamies, un kā saka, tagad notiek šīs te šaurā kakliņa pāreja, kas ķermeniski iet saules pinums un sirds plašumi, sirds dziļumi, un mēs ejam no piesaistēm, un arī saules pinums tur pārslēdzās zemes, kā saka, mūsu centri uz augšējiem, uz augšējo mūsu struktūru, un notiek šī pāreja, un mēs, lai ietu šajā dvēseliskajā sirds telpā, ceļās visas zemes programmas. Mēs nevaram atdalīt. Mēs esam viens organisms. Visa zeme, jā, mēs kā esam šī te plaukstiņa, jā, un mēs šie visas zemes iedzīvotāji esam viens tīklojums. Un jā, un caur dabu, caur šo ļaušanos dabiskai plūsmai, jā, nāk jauna vibrācija. Un kad es sāku dziedināties, tas bija pirms daudziem gadiem, sāku iet savu dziedināšanās ceļu, mana sievišķā puse, kreisā puse bija izžuvusi kā tāds Sahāras tuksnesis. Un kaut vai dzīve to neliecināja, bet tā ienākšana, šī ģenētiskā ienākšana, kas mums iekodējās mūsu struktūrā, ja, kā mēs pēc tam varam nolasīt visu savu grāmatu, kā saka, visu savu lauku un visus bezgliņus, kā saka, raisīt. Un jā, un par šiem gadiem esmu gājusi šo dziedināšanās ceļu, barošanos, mīlestību, atzimšanu, un paldies Dievam, ka mēs to varam izdarīt, atzimt mīlestībā. Jā, atkal, kā saka, atveseļot savu ģenētisko šūniņu. Un jā, un ar dabu es esmu komunicējusi visu laiku, un īpaši ar vietām, kad, jā,
īpaši ar vietām, tad sanāca ļoti padziļināti pastrādāt un vietas gariem un tā. Tāpatās arī ar kokiem un saku, vietām esmu komunicējusi, bet tagad es saprotu, cik tas ir bijis tomēr virspusēji. Un, jā, un šajā gadā tieši ziemā ienāca tā padziļināti, konkrēti man kā skolotājs pirmais kadiķis, es esmu dalījusies grupā, viņš ienāca kā tāds skolotājs, kadiķis ar savu redzējumu, ar savu, jā, savu līniju nospraušanu un ļoti, ļoti atveseļoja saules pirnumu. Tā ir tā pārliecība būt uz zemes un darīt savus, būt savus, kā saka, būt savā impulsā. Tad, tad nāca dzīvības koks, jo es arī viņiem esmu, kā saka, dzīvības koka laukā tur esmu bijusi, bet tad viņa nāca tik jaudīgi, tik spēcīgi, kad redzēt plašāk un būt kanālā. Arī Īve ienāca kā dzimtais kanāls, viņš savienoja šo dabīgo dzimto garu, garu plūsmu, jā, būt gara spēkā, būt savā kanālā un dzimtajā kanālā. Ienāca kā atbalstītājs un vienmēr ir klātesošs. To es vienmēr jūtu, un tas arī ir ārpus egregoriem. Viņš tur šo taisno virzienu ārpus egregoriem. Un ejot, jā, ejot mīlestības krīju, mums arī mīlestības krīju šo sirds portāla padziļinājumu, jā, iet sirds portālā, mums ļoti manu, kā saka, manu redzējumu ļoti paplašināja Ieva ar savu koncentrēto ziedēšanu un tik ļoti, ļoti dzidrināja šo lauku manējo. Vispār viņu ieraugot to spektru, ko nes mūsu arī zemes pavadoņi, koki, kā mēs ar viņiem varam miedarboties, un mēs to nedaram, bet viņi labprāt nāk ar šo komunikāciju un tik ļoti atver sevi. Mums tikai jāļaujās, bet jāļaujās caur sirdi, un šī komunikācija iet caur garu pasauli, caur sava gara impulsu, un tā arī mēs atveseļojam un iezemējam savu garu. Un, jā, saku, tur ir gan meditācija, gan parādīt, cik ļoti ir svarīgi redzēt abas puses, nekoncentrēties tikai uz vienu pusi, bet redzēt ir viens, jā, abas puses, bet iet iepazīšanā, cik, jo uz zemes šo skaistums un kā saka, pērles mūsu, iepazīt sevi caur zemi, izcelt viņas, nebaidīties, iet jaudā, iet padziļinājumā un, jā, redzēt, nevērtēt, un tā nevērtējot un ejot tīrajā saiknē ar kokiem, var iet ar jebkuru dzīvu, ar kristāliem, ar vietām, bet šie tīrie kanāli, jā, patiesā
plūsma, kas ir tiešām bez egregoriem, ir augu pasaule, kristāli. Un, jā, nebaidīties iet šajās citādā redzējumā, miedarbībā un pakot sevi ārā, vērot sevi caur šo savienojumu ar augu, jo mēs tā arī atveseļojam, piemēram, saplūstot ar augu, sākās miedarbība, un tad tu saproti, kur tev tur ir iežmiegusies enerģija, kas prasās ārā, kāpēc, un tad arī mostās tās kvalitātes, kas ir iesprostotas, un līdz ar to, saku, tur paverās tāda pasaule, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, jā, ka mēs ejam šajā paplašinājumā, un mums ir palīgi, kas palīdz iet šajā savā patiesajā dziļumā, atpazīt savu dvēselisko ēteriskumu un realizēt sevi kā šeit uz zemes, jo zemes spēks ir tas spēks, dzīvības sula. Protams, mēs eņģeliskās struktūras, mūsu monādiskais es, viss šī dzīvības esences trauks, viņš atveseļojās, bet šie egregoriskie, kā saka, kodējumi, viņi ir ienākuši pie piedzimšanas caur programmām no zemes, arī zemes kolektīvajās programmās. Viņi vienkārši ir un iet ārā no viņiem. Tā ir tā ir dvēseles attīrīšanās un sevis atpazīšana jaunajā. Un jā, un tik daudz mācību ir iedevuši koki, jā, tā kā ābele, un es vēl arī tā nobrīnījos, kad tajā vietā, kur man ir lauku idilles esības vietiņa, tur ir sakoncentrējušies arī augi, kas tieši darbojās dzimtas atveseļošanā. Tur ir mežābele, jums arī ir daudziem, bet tā ir, tāpat kā arī koki, viņi iet pamazām uz miedarbību, sadarbību un verās arvien plašāk un dziļāk. Tad tur ir, jā, kas iet šajā sieviešu sakrālajā telpā un palīdz arī celt pērles, nebaidīties no pazemes laukiem, telpām, jo tās struktūras viņas tā kā verās, un viņas arī gaismojās, un mēs no viņām bagātinamies un atpazīstam šīs tīrās kvalitātes, mīlestību, to sievietes sulīgumu, atveseļošanos, lai uzziedētu, pildītos, pilns ar vīgriezēm. Jā, un es domāju, kungs, tu nekur nevari aizmukt. Un dzimtas struktūras, viņas tik klātesošas ir bijušas. Es domāju, nu pietiek, nu cik pat augos tas viss atspoguļojas. Es domāju, nu jā, ja dvēseles misija ir tāda bijusi, tātad tev ir jāiet tikai uz priekšu. Un baltaukšņi ir tik daudz tādas lietiņas, un kuras pilnīgi nāk klāt. Un jūs arī papētiet, kas jums ir apkārtnē, kuri augi nāk tuvumā. Un, jā, izsitos no domas. Jā, un arī izejot no, kā saka, es arī gāju ārā no šīs egregoru sistēmas pamazām, jo uzreiz to nevar, kā saka, izdarīt.
Un arī sesijās darbojoties, kad mēs atinstalējam to egregoru, kā saka, sistēmu, ir vēl daudz smalku, vispār viņu ir daudz, bet ir tie spēcīgie, kuri vienkārši ir. Un no tiem ejot ārā, viņi atlaižās pamazām. Un arī ir tā, ka dot, protams, enerģiju, bet paņem tik ļoti daudz, un līdz ar to, ka es arī izgāju no šī egregoru sistēmas, noteikti arī ir kaut kas palicis arī tāpat ģenētiski, un mēs vēl augam un dziedinam brūces, bet ir vajadzīgs šis iekšējais spēks, un tu saproti, ka tā, tu pats vadi sevi. Tev vairs nav nekādu norādījumu, ir tikai miedarbība, sadarbība un pāriešana sevis vadīšanā arī rada tādu apjukumu vismaz, ko tagad darīt, kā tagad darīt, un tas tāds atkal jauns solis nepazaudēties, nocentrēties, un kas to dod spēku, un paldies Dievam, ka ienāca šī dabas pasaule, augu brīnišķā, tīrā atbalsta plūsma. Jā, jo vēl man arī šie gan vietas, gan arī akmeņi ir ļoti tuvi. Viņi vienmēr ir bijuši, un viņi arvien vairāk ved šajā tīri asinīgajā, koncentrētajā paplašinājumā, jo tā, kā saka, tie redzējumi, kas mums ir visu laiku tā kā vērušies, kā saka, nomainās bilde, un tu sāc skatīties un liekas, tā arī ir, un, kā saka, tā pasaules un sevis iepazīšana nāk caur citu spektru, un viņa tik patiesa, tik dabiska, tiešām tik alķīmiska. Un, kā saka, daba, zemes spēks, viņa ir garu pasaule, un tā ir planetārā garu pasaule. Un līdz ar to es arī sapratusi, ka jaudā, lai ietu jaudā, viņi jāiepazīst pamazām. Un mums arī ir šie augi gan dažādi, un katrs ir ar savu misiju. Mēs cilvēki ar savu enerģētisko krāsojumu, tāpat arī gan koki, gan augu dzimtas, viņi pa dzimtām strukturējās pasaule, viņa nes savu ieguldījumu gan zemē, gan enerģētiskajā savas misijas veikšanā, un, kā saka, un augs nekad nedarīs pāri, viņš pieskarsies, un ja tev nevajadzēs, tu paies nostāk un tikai pieskarsies tik, lai ir šī saikne. Bet citreiz arī ir tā, ka vēl nav šī saikne ar sevi, un tu vēl neesi gatavs komunicēt ar augu, jo arī viņi verās pakāpeniski, un tā, kā saka, mēs savā sirsniņā ielaižam pamazām, tā arī aug. Mēs vēl pārējam uz šo te plašumu, kad mēs atkailinamies un esam, kā saka, tādā caurspīdīgumā. Bet tāpat laikā ir ļoti svarīgi turēt savas robežas, atpazīt enerģijas, kas ir manā laukā, ar kādām es saskaros. Un, jā, un tas ir
tik ļoti, ļoti svarīgi, un tagad ir posms, kad es sāku runāt, kad mēs pārējām šos šaurā kakliņa pārēju ķermeniski, tas ir no saules pinuma uz sirdi, tur ir šīs zemes programmas, un man kaut kā pēdējā laikā visu laiku grozījās tāda kvalitāte kā cilvēcība, un jā, un līdz ar to, kā saka, redzēt, kur vēl ir šī te plēvīte, kas nu tā ieskau mūs, jo viņas ir tik smalkas, un pamazām tā ejot tajā, kā saka, sākot šķetināt, viņi verās arvien vairāk, un mēs esam, lai ne tikai mēs veramies cilvēcībā arī ļoti individuāli, ja? Un ieiet atkal vēl dziļāk, un ļoti, ļoti verās līdzjūšana. Tāpat arī visa pasaule, jā, nu kāpēc tas karš un visi, lai modinātu sirsniņu, un caur līdzjušanu mostās sirsniņa, viņa ievibrē savādāk. Jā, un kad tu saproti, ka nu, tam citam nav nozīmes. Un tā, jā, caur tāda pateicība, redzēšana, līdzjušana un nevērtēšana, jo redzēt šo visu ķīseli, kas notiek, mēs saprotam arī tas, kas arī nav pamodies, viņam ir dvēsele, bet dvēsele vēl guļ, viņa snaudā, viņa ir šajā kā pelnrušķīta stiklā zārciņā, ja? Un komunicējot ar cilvēkiem, ar šo snaudošo būtni, viņa struktūra mainās un raisās jau savādāk, un mēs esam šie smaržīgie ziedi, ēteriskie mīlestības esences raidītāji, jā, jo mēs tagad mainam jaunu zemes scenāriju, iet plašumā, mīlestībā un atpazīt īsto enerģiju, lai mēs arī dodam no sirds, radam produktu no sirds un vairs neatbalstam šo, kā neatbalstam, mēs atpazīstam šo īsteno citu radīto produktus, kas ir nākuši caur sirdi. Ja, mēs alķīmiski tā kā veidojam jaunu tīklojumu, jo tāpat arī produktus atpazīt, kādu pirkt, kādu nepirkt, pagaidām nav tik vienkārši. Un tā komunikācija caur šo patieso gara impulsu, viņi tā kā izsmalcināti ievirmot jau citu vibrāciju un palīdz tā kā vēl tās plēvītes tā kā ņemt nost. Jā, iet mūsu šajā orgasmiskajā dvēseliskumā, jā, plazmatiskumā, un tad jau pamazām mēs, kā sievietes, mēs sāksim, tā ir orgasmisms no dzīvošanas, labsajūta, būšana un pieņemšana, redzēt, ja, un novērtēt pretējo pasauli. Es sapratu sevi skanējot, pieņemt ir viens, bet ielikt tur vērtību, ja,
es nebiju tur novērtējusi, jo Dievam ir abas puses radītājam, un neizcelt neko. Jā, būt mīlestībā, es esmu mīlestība, kas saka, es izēju šajā radītāja, es esmu jau radītājs, un nenoliek neko, bet nest šo savu mīlestību, alķīmiju savu un veidot, pieskaroties caur šo jauno vibrāciju. Mēs atveseļojam ne tikai sevi, mēs atveseļojam zemi un apgarojam matēriju. Un apgarojot matēriju, caur šo alķīmiju mēs, kā saka, akumulējamies. Tā ir vienkārši jābauda. Tas ir ceļš, uz ko mani virza, un es nezinu, kā tas būs, bet es zinu, ka tā ir patiesā enerģija, un daba ir viens no mūsu pavadošajiem spēkiem, un kas vēl ir ļoti svarīgi, pārējot šo te kakliņu, kas pārējais periods, ir ģimenes šūniņa. Kā saka, šī iekšā matricā, ģimeniskā, ģenētiskā, atpazīt, kur ir vēl šie caurumi, kur vējo vēl tas spēlēkums un aiz kā mani vēl aizķer. Un man pašai bija vispār interesantas situācijas, kad tu katru situāciju nepieņem tikai tāpēc ka tas tā notika, bet paskaties viņu pievelc tuvāk un izlobi, kā saka, ko no tā es varu mācīties, kāpēc viņa man iedota. Un man bija tā, ka es uzreiz nevarēju pateikt. Man pagāja kaut kāda diena, labi, varbūt mazāk ir dažādas, bet varu padalīties ar dažām. Mēs ar meitu aizgājām uz pārbaudīt rentgenu, uztaisīt celim meitai. Un rentgenā tur, paldies Dievam, nav ne rindu, tur vienkārši. Un sanāca tā, mēs paņemam numuriņu, mums ir jau tā kā jāgaida un jāiet iekšā. Bet atnāk tante, viņa paņem numuriņu, viņa neskatās nekāds numuriņš, ne tur ciparus, neko. Protams, iedegās numuriņš, un mēs tur tālāk sēdējām. Viņa ieiet ātrāk, un man no meitas, kas tas tagad tāds ir, un pusstunda tagad jāgaida, un sākās kaut kāds tāds nesaprotams, tā reakcija tāda, zin kā, sākumā es apjuku, es domāju, tā, it kā jau nekas, mēs jau, tās ir 10 minūtes, bet stop, tātad visums kaut ko mācat. Izpūša uzreiz, tiešām es nevarēju pateikt, ko un kā, bet tālāk es sāku pētīt, tātad ir vēl, tas nekas, ka tur cilvēks ir vecs un varbūt tās vecāks, vai vienkārši tā ir situācija. Un skatos, ko man visums un caur manu meitu tagad man sniedz priekšā. Un jautājums, kur vēl es sevi nenovērtēju, kur vēl, kur nav nospraustas manas robežas. Un pamazām viņš sāk tīties vaļā. Un tāpat arī ar vīru mēs tur pirkām vienu agregātu, un caur to arī atnāca tāds baigais message, un kad tu apjūts un saproti, ka tu nevari šo situāciju var palaist, bet var pievilkt tuvāk un iet resursā. Un tagad, vispār mūsu mācība ir tā, kad mācīties un nevis atlaist tāpat vien apzināti, iet, izaugsmē. Tā ir viena no tādām arī tām kvalitātēm būt apzinātam un iet jau,
šajā te. Un šīs situācijas, viņas rāda, kā saka, viņas ceļ augšā, un mums katram dienā ir iedotas tik daudz tādas pieskārieni, lai augtu mīlestībā. Un tas ir tik svētīgi. Jā. Kā saka, atpazīt un rīkoties citādi. Tā kā šis laiks ir ļoti, ļoti interesants. Un kaut ko es vēl te gribēju. Jā, un mana doma aicināt uz tādu aktīvu grupu, kas ir gan iedziļināšanās tādā apzinātā sevis atpazīšanā, vērošanā, gan caur dabu, iepazīstot, caur kokiem, caur augiem. Es nezinu, vai pa indīgiem es pieskāros vai nepieskāros, jo indīgie augi arī viņi ir tie, kas mūs izgrūž jaudā spēcīgākā. Tad, kad mēs esam gatavi, jo tik daudz neiepazītā, bet ejot saiknē ar šo dzīvo dabisko alķīmisko vidi, ar gara impulsu mēs atveseļojam, kā saka, mēs uzņemam šo kursu saiknē ar savu garu, ar sava gara iezemēšanu. Un, kad gars ir iezemēts, jā, šī drošības un plūsma viņa vairojās, un dvēseles, kā saka, šī sievišķā dvēseliskā alķīmija, kā saka, mūsu puslodes, viņas iet tādā vienotā tīra apziņā, kad dvēseliski sākām izpausties. Kā saka, realizēties. Cik katram tas vajadzīgs, to grūti pateikt, bet šis ceļš, ko es esmu uzsākusi, viņš iet uz šo tādu arī stingri būt savā spēkā, stingri būt kanālā, apzinātībā, mīlestības kanālā un dalīties ar labāko, ko spēj mana sirds, un paust savus talantus un redzējumus. Jā, un iziet no vecajiem, kā saka, stereotipiem. Tā ir tāda milzīga sevis pārveidošana. Jā, tā kā, nu lūk, un jā, mana doma ir, ja varbūt tās vēl kāds vēlās pievienoties, iepazīt sevi caur dabu, caur ikdienas vērošanu, caur iešanu savā ģimenes šūniņā, un, jā, un celt visu, nu, kā saka, vērot un izcelt tās tādas, ieraudzīt un izcelt, kā saka, vai tad ieskats individuāli mosties, un tiešām es varētu pateikt, ka tikai tagad viss sākās caur dabu. Tā mošanās un redzēšana, citas pasaules redzēšana tikai sākās. Un tu saproti, ka tu esi viena daļa no visa organisma, un būt šajā lielajā organismā, tas ir tik svētīgi, un būt uz zemes, mātes zemes spēkā, mīlestībā, gaismā un ieskāvumā. Jā, un līdz ar to mēs šajā lielajā, kad esam šajā orgasmiskajā, arvien vairāk orgasmiskajā sajūtā, mēs atpazīstam sevi.
jā, kas ir mans, kā es jūtos, kur man vēl ir kādi ieklamējušies šie te aizsprostiņi. Jā, šī caurtecē sāk akumulēties dzīvības sula, kaisli dzīvot, būt, radīt un, kā saka, un, jā, turēt savas robežas un būt mīlestībai, būt kā rozei, jā, ar saviem ērkšķiem, neļaut darīt sev pāri, cienīt sevi. Tāpat kastenis, kas bija šeit, vai ne, cik kastenis ienāca ar tādu savu gaismas lāpu un būt lepnam par savu gaismu, jā, būt šajā te, jā, un iet kā pirmrindniekiem jau tomēr mēs veidojam šo jauno realitāti, pārliecību. Nu tā, nu varbūt, ka ir kāds jautājums, droši var jautāt. Es tā esmu ieskrējusies par dabas un patieso enerģiju pieskārienu, bet es saprotu, cik ļoti viņi nāk uz komunikāciju, un arī varbūt tās kāda lieto kādu preparātu, un, nu jā, un arī tā sakrāli ēteriski savienojoties, vai ar augu, vai ar, nu, es augus, arī koki ir arī augu pasaulē, viņi sākās miedarbība mūsu ēteriskumā un mūsu dzīvajā šūniņā, un atveseļošanās sākās jā, šajā šūnu līmenī, un arī citreiz var pat nedzert preparātu, vai arī dzert, bet savienoties, kā saka, caur smalko pasauli, ar augu, ar to šo būtni, garu, ieslēdzās jau cita vibrācija, un arī, piemēram, kad mēs esam ieslēguši jau šo savienojumu, viņa ir aktīva. Tu aizbraucot uz jebkuru pasaules malu, viņa ir aktīva, un tu sastopoties šajā laukā atkal ar šo būtni, viņa uzreiz jau sagaida, miedarbojās un palīdz būt šajā nu, tādā komunikācijā, un jā, tā atveseļot, es sākusi dzert destilātu kas ir gārsas destilāts, atveseļot savu organismu, un vēl atnāca ceļmallapas destilāts, kas ir kā dzeramais, jā, tas spēcināt sevi no iekšienes, protams, ir šie arī hidrolāti, kas ļoti, ļoti ievibrina, bet arī pieskāriens caur šo te savienošanos ar garu, ar būtni, jā, viņš uzreiz ieslēdz šo dzīvo komunikāciju. Un mēs, saku, būsim vēl ēteriskāki, jaudīgāki un iesim, jā, prasa mūsu jaudu, nepalikt tur, kur mēs esam, neatkrist atpakaļ it sevišķi, bet iet spēkā un turpināties gaismā, radīšanā un ļauties, jo tādu gatavu scenāriju, mīļie, nav. Mēs veidojam katru solīti sperot, un lai arī gribētos man pateikt, ka tā grupiņā būs tas un tas, bet es varu pateikt to, ka šis scenārijs saliksies, kad grupa būs izveidojusies, atnāks tie augi, varbūt tās, kura ir vajadzīgi, atnāks tā informācija, pienāks, kā saka,
protams, mērķis un visi tādi galvenie punkti, viņi saliekās, bet es esmu atvērta un šai komunikācijai, patiesajai vibrācijai, jo prāts grib izdomāt un nolikt robežas, jā, būs tā, būs tā, būs tā, bet tā ir tāda iežogošanās, ierobežošanās, tas vienkārši jāļauj, ka ja esmu gatava ļauties miedarbībā, sadarbībā, un es tā domāju, ka tas varētu šo grupiņu izveidot es un daba un, un vienkārši caur solīti pa solītim mēs komunicētu un arī, ja vajadzīga individuāla savienošanās ar augu, es labprāt, jo tā ir iepazīšana, un arī, ja tu varbūt kaut ko lieto un gribi tur kaut vai mājās, tur ir kāds, kas ar tevi runā, un tu gribi vēl smalkāk ar viņu savienoties, un, kā saka, iet uz šo atvērto pasauli, miedarboties, iepazīt sevi, un arī ar vietām tāpatās var, ko es vēl šajā vietā varu darīt, piemēram, mājās, vai ne, tu, kā paskatīties, kas vēl runā manā apkārtnē, cik ļoti varbūt kaut kas jāpārveido, jo šī virzība, kad viņu iekustina, viņa tā kā uzņem ātrumu un kā saka, ved uz tādu pateicības ļoti mīlestības un dzīves pulsācijas esības darīt, rīkoties un, kā saka, baudīt un priecāties par to, ko tu esi izdarījis. Ja, un tad dalīties un, jā, ko es vēl gribēju? Jā, droši pajautājiet, varbūt kaut ko es esmu palaidusi, bet jā, un tā kā caur šo te komunikāciju vērt savas durvis. Jā, un man tāda doma ir, jo tas ir jauns, nezināms, un es vienmēr bijis tā, ka visu, ko es radu, ir jauns, un es nemāku noteikt ne naudas, neko, bet tā būtu tāda ikdienas darbība, un varētu sākties 11. jūnijā vai un turpināties to mēnesi, nebeigties mēnesis tad, kad viņš beidzās, bet mēnesi no tā, nu tāds. Un tā summa varētu būt 20 eiro, kas ļautos komunikācijai, iedzīvināšanai, savai dvēseliskajai gara impulsa alķīmijai. Jā, nu tāds mans viens aspekts, kurš ir klātesošs, un es zinu, ka viņš tikai vērsies vēl vaļā, jo tā pasaule tiešām ir tik unikāla un spēj tik brīnīties un priecāties un, jā, un saprast, cik ierobežojotai ir mūsu tā, kā saka, mentālais lauks, tas ir tik ļoti lielas nogulsnes ir iestrādājis. Tā kā tā, jā, es esmu ļoti parunājusi, tā kā, ja jūs būsiet ar mieru un paliks šis impulss un gatavi iet savā iepazīšanā, laipni gaidīti, un es ielikšu aprakstu, arī tādu aprakstiņu, un jā, tā kā tā.
Un, jā, droši var jautāt, un tad jau mēs varam arī drusku iemeditēt un pacelāt savu apkārtni, ja gatavi. Jā, gatavi. Tā. Ja droši var, ja vai interesē, vai neinteresē, bet ja es domāju, ka daba ir tā, ka vienmēr ir, kad cilvēks atgūst spēkus, un ir tā, ka mēs varam tikai būt un neiet dziļumā, tā arī var. Bet, ja ir, nu, tā ir jaunā pasaule, jā, šis caurspīdīgums, un kad esam viens un miedarbībā ar visu pasauli, ar visām stihijām, ar visu, ar visumu, ar savu monādi, un būt individualitātē, gara impulsā un nepazaudēties, jā, šajā lielajā alķīmijā, jo, jā, tagad veidojās arī, man liekas, tik ļoti dažādi piedāvājumi ir un nepazaudēties, kā saka, atpazīt sevi un, lai kā tomēr iet no egregoriem ārā. Ir kāds laiks, kad tu, nē, nu, protams, ir dažādi, jā, var pārņemt un ievilkt ļoti spēcīgi, bet kas meklē ceļus, tas, protams, iziet no viņiem un iet savā jaudā, savā. Jā, paņemt savu jaudu, savu talantu, jā, savu vibrāciju un saprast, nu, ko lai es daru, jā, kā es varu izpausties, ko es varu dot pasaulē. Dievs radi caur manām rokām. Dievs, jā, darbojies. Tālūk, jā. Abi mīļās. Vienu mazu pieskārienu savai sistēmai. Es domāju tā, iecentrējoties šeit un tagad un šeit, savā sirsniņā, mīlestības kanālā, saiknē ar savu augstāko es, saskaņojos visos līmeņos, pateicībā savai sistēmai, savam kanālam, garīgajai dzimtai, fiziskajai dzimtai, dziļākas ieelpas, aiziet spriedze, atlaižās domas un vienkārši pāelpo. Es ļaujos sev, savai sirds balsī, savai dvēselē, savam garam, saviem pavadoņiem, Kristus kristāliskajai apziņai, tīrai apziņai, svētajai plūsmai, atdzimt manī. Es kā radītājs uz zemes. Un pāelpo, lai vibrācija ieplūst tev līdz potītēm, līdz pēdiņām. Neskatīties ārpus, bet ļauties sev, savam paplašinājumam. Un maigi ieplūstam vēl dziļāk sirdī, koncentrācijā savā sirdī, avotā, šajā dziļajā punktā, kur sajiet viss, dzīve, nāve, tumsa, gaisma,
izgaismojās bezgalīga mīlestība, pieņemšana un ļaušanās. Un elpoju, vienkārši vēroju un elpoju. Ļaujos elpai celties no pašiem dziļumiem. Un izelpoju. Es elpoju, mans gars elpo. Visums elpo. Atbrīvojās spriedze. Un paveru savu telpu vēl plašāk. Esmu gatava ieskatīties savā sirds dziļumā, savā avatarā. Vēl tā kā ejam vēl dziļāk un elpoju. Es elpoju, lai, ja tur ir spriedze, viņa kūst caur maigo pieskārienu. Domas atlaižās, brīva domu plūsma. Elpo viss ķermenis, vēdera lejas daļa. Apzinu visu ķermeni un savu daudzdimensionalitāti. Vēl, kamēr izeju vēl lielākā plašumā un izstumjam tās enerģijas, kas nav siltas, kas ir nospiedošas, mēs viņas vienkārši izstumjam ārā. Jā, iekustinam, kad mēs iekustinam sirds dvēselisko alķīmiju, un arī gara impulss saules spinumā iegriežās siltums. Ļaujos elpai, telpai un paplašinājumam. Izplešos gan horizontāli, jā, es veru savas durvis vaļā. Kaut kā citu viedokļi nāk, stum visus ārā. Tev pašai ir savas sajūtas, jūtas, just un saprast. Tā ir sapratne, iekšējā dziļā sapratne, kas spiež svešo viedokli ārā. Jā, lai atvirzās pleci, iekšējā gaisma, iekšējais kristāliņš sāk starot vēl spēcīgāk. Un šodien pieskarsimies elpoju ceļu augšā vēl tādas enerģijas, kas gatavas transformēties, viņas iet tagad vienkārši atlaižu. Pieskarsimies mūsu mentālajam laukam, kur sakrājās svešās domas, kaut kā viedokļi svešie ir iesēdušies, kas ir uzslāņojuši šīs plēves stingumus, sastingumus. Un ieplūstam, lūksim ievest mūsu mentālajā laukā, vai vienkārši var parādīties tāds disks, kur ir sakopots viss informatīvais lauks, un pieskaroties šim laukam caur patieso tīro apziņu, blīvās enerģijas un mentālie
pieņēmumi. Viņi ir ienākuši kā pieņēmumi, kā jābūt, kā mēs vienkārši ļaujam tīrīties mentālajam laukam. Jo tas, kas ir bijis līdz šim, viņš ir savu izdzīvojis. Es esmu apmācījusies, viss tas man nav vajadzīgs. Blīvās, cietās formas. Jā, veram vaļā, kausējams caur silto sievišķo enerģiju, caur alķīmiju un svēto plūsmu. Jā, mēs tā kā ceļam tās lentas, kuras jau ir ieprintējuši tādus ļoti senas kodējumus, noteikumus, vienkārši velkam ārā. Nav. Es radu jaunu sevi caur savu mīlestības pulsējošo vibrāciju, caur sirds dvēselisko gaismu. Es atļauju sev elpot ar plašu krūti, brīvā plūsmā, gaismā, šeit un tagad. Jā, un ņemās nost arī tādas destruktīvas reakcijas, tādi asie impulsi, kas iet no prāta, tu man tā, es tev tā, vienkārši pieskaroties pat, jā, tīrās, attīrās mūsu lauks. Es ļauju iet radītājā, satikties ar savu Dievu, paplašināties, iepazīt un ielaist šo vīrišķo Dieva radītāja esenci, atzimt tajā. Un izelpoju, jā, lai visi izkropļojumi, kas ir bijuši, kā saka, izkropļojuši gan patieso lauku, pavēruši pilnīgi uz citu pusi, aizklājuši. Tagad esmu stipra, tagad esmu gatava ieskatīties sevi patiesajā gara gaismā, savā gaismā, sevī. Un katra dvēsele ir nākusi uz zemi, lai augtu un dziedinātos mīlestībā, dalītos ar savu mīlestību, atzimtu sakrāli, tīri, dvēseliski un ļoti, ļoti ēteriski, mīlēt no sirds un dvēseles. Un iedomājies, mēs tagad ielaidīsim bērzu. Katrai ir kāda komunikācija bijusi ar bērzu. Palūksim bērza garam. Bērs, viņš ir gaismas pavadonis uz zemes, kas ar savu tīro apziņu, ar tīro lauku ir zemes struktūrā. Un var pieskarties viņam, var vienkārši pieiet klāt vai iet viņa stumbrā. Pateicībā ar atļauju, protams, caur mūsu vienošanos, caur pateicību, kad es pieskaros ar dvēselisko
tādu dvēseliski, mentāli tīru enerģiju. Vēl, jā, kad ieeju un iecentrējos kanālā bez pieprasījuma. Šeit un tagad es ļauju sev atvērties elpā, dabiskumā, tīrgaismā, svētumā. Un cik var šodien, tā ir pirmā pieskaršanās unikālajai krātuvei, kas ir kā gaismas pavadonis uz zemes, diezgan arī intīmi pavadoši. Tas ir, kā mēs ļaujamies apziņu paplašināšanā, kad bērza lapiņas čabu un sijājās, beržās, un viņas tā kā ienes tādu vibrāciju, kas atver salipušās šūniņas, nu, tās enerģijas, kas tik ļoti blīvi salipušas kopā, viņa dzidrina, tīra, iedrošina un atjauno. Es atveros savā plūsmā. Un izelpoju zemes spēks. Lai ieplūst lejas daļā. Un tu sajūti, kad tu vari elpot ar lejas daļu. Lejas daļa paliek dzidrāka un tīrāka, un viņa iet uz tādu paplašinājumu šeit un tagad. Jā, vēl tik tīri, tik viedi, tik dzidri. Un izelpoju. Mīlestībā, 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 maigumā, svētumā, pateicībā. Lai atdzimst mana saikne, sakrālā es. Un esmu lielā pieņemšanā, sevis pieņemšanā, vairs nedalu sevi. Pieņemu katru savu rīcību. Pateicos un eju jaunajā. Un izelpa. Mīlestībā, 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 saiknē ar zemes sirds silto plūsmu, ar dabu, ar putniem, ar dzīvniekiem, ar kristāliem, ar ūdeņiem, ar gaismu, ar sauli, ar mēnesi, ar visumu, ar planētām, ar dzīvo eliksīru, kosmosa likumu pār visu. Un es atjaunoju savu kosmisko zemes esību, ļaujoties realizēties šeit un tagad savai individualitātei. Pateicībā visam, kas ir noticis līdz šim, dziļi, dziļi pateicos, pagriežos, ka var pagriezties un pateikties visai dzimtes sistēmai, katram par ieguldījumu. Jā, te vēl aiziet dažādas sāpes un tinās ārā vēl
tīkli šie mentāli tīrās. Pateicībā, pateicībā, ka esmu, un man ir spēcīga aizmugure, dzimtais kanāls, kas virza tevi tavā gaismas šūniņā, dvēseliskumā, radīšanā un pieņemšanā, dzīvot viegli, priekpilni un mīlestības pilnā laukā. Rāmi lēnām vēl pāris dziļas elpas, pateicība sev, ka es esmu, ka es daru, ka es ļaujos, un pateicība visām struktūrām, kas ir mums klātesošas. Gaismā, 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 tīrapziņā un dzidrīgumā, lai top jaunais, svētīgi, pateicīgi, mīļpilni.